bet es domāju, ka viņš ir aktieris dzīvē arī. Viņam ir tas, kas viņam nāk ārā, viņš viņu kolosālu humoru izjūt tādu, kas varbūt kādam šķitīs tāda paraupja, bet Eduards to prot tik garšīgi pasniegt, ja. Un, es redzu, teiksim, filmas kadrus kaut kādus atceros, ja. Daudz atcerās to par vienu mazu cuceņu, ka viņš tas uz kauls liek pie maisā zem galda. Viņš ir tik tāds, un viņš tā kā viltīgs, tā kā laps ir, bet vientiesīga laps, es teiktu. Viņš ir labestīgi, viltīga laps. Kad kaimiņu puikas blēņas kaut ko darījuši, viņš saka, tas nāk, būs siks, jāņem siks, attais biks, velk to siks ārā, biks nokrīt zemē. Viņš teica, viss dusmas pāri, visiem nāks mien, būs siks. Kara laikā ir bijušas bakas vai augoņi, laikam, kara laikā pietrūkst tie vitamīni, uz muguras un kaut kas, un mamma saka, viņš saka, novelk to kraklu, es skatos, viss. Viņš saka, jā, man sašāva, un tā fantāzija strādā, lai meitene domā, ka viņš ir ievainots bijis vai kaut kur.